Bet Dievs taču ir mīlestība, un viņš mīl mūs. Un es tev pilnīgi piekrītu, bet padomāsim, ko mēs ar to saprotam. Cik daudz jūs varat atzīties, ka šajā savas dzīves sezonā jūs mīlat hokeju? Kad es biju Amerikas Savienotajās valstīs, es biju pārsteigts, jo tur cilvēki mīl gandrīz visu, kas viņiem patīk. Viņi mīl savu mašīnu, mīl savu dzīvokli, mīl pludmalus, kur dodas sauļoties, un arī kebabu, kur ēd pusdienās. Viņi to visu mīl. I love. Vārds mīlestība, un es mīlu mūsu sabiedrībā un kultūrā, tas var neko daudz nenozīmēt, ja mēs nesaprotam un neredzam, kā šī mīlestība izpaužās, jo tu vari mīlēt kebabu, bet var mīlēt arī savu sievu, un tur tā mīlestība taču ir atšķirīgas lietas. Un, kad mēs sakam cilvēkiem, Dievs tevi mīl, vai Dievs ir mīlestība, cilvēki tajā var ielikt jebko, kā viņi jūtas, kāda ir viņa dzīves pieredze, bet vai tādu brīvību mums vajadzētu ļaut sev un arī cilvēkiem mums apkārt, vai arī, kad Bībele lieto vārdu mīlestība, tā nozīmē kaut ko specifisku. Pastīsimies kādas raksturvietas. Jāņa 3.16. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devi savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Tātad mīlestība izpaužās šādi. Romiešiem 5.8, bet Dievs savu mīlestību uz mums pierāda ar to, viņš pierāda savu mīlestību ar to, ka Kristus par mums miris, kad mēs vēl bijām grēcinieki. 1. Jāņa 4.10. Šī ir tā mīlestība. Nevis, ka mēs būtu mīlējuši Dievu, bet ka viņš mūs ir mīlējis un sūtījis savu dēlu mūsu grēku izpirkšanai. Kad Bībele saka, ka Dievs ir mīlestība un ka Dievs mīl šo pasauli, mīl katru cilvēku tajā, tā domā kaut ko konkrētu, nevis vispārīgu, sajūtas, es mīlu, es esmu iemīlējies, nē. Dievs savu mīlestību ir parādījis un ir atklājis Kristu Jēzu. Un tāpēc, jā, mēs varam arī iesākt sarunas ar cilvēkiem, sakot, Dievs tevi mīl, bet mums nekad nevajadzētu aizmirst, paskaidrot, kā tad šo mīlestību viņš mums tiešām ir parādījis. Un mēs to nevarēsim izdarīt, nerunājot par tām lietām, par kurām Svētais Gars pārliecina cilvēks pasaulē, par grēku, taisnību un tiesu, par to, ko esam pelnījuši. Un tad tā Dieva mīlestība un žēlastība kļūs jo lielāka, jo nozīmīgāka, jo cilvēki apzinās un saprot Svētā Gara spēkā, ka, lai gan esam grēkojuši pret svētu Dievu un esam pelnījuši sodu, un Dievs ir taisnīgs tiesnesis, viņš nevar mūs atlaist nesodīt, pats Dievs mums ir parādījis mīlestību, sagādājot mums glābšanas ceļu, jo Jēzus Kristus izcieta mūsu sodu, viņš samaksāja pilnu cenu, lai mūs glābtu un dāvātu mums jaunu dzīvi. Un šī ir tā vieta, kurā nāk patiesa ticība uz Dieva mīlestību, uz Dieva glābšanu, un kas arī maina dzīves, jo kā gan es gribētu grēkot pret kādu, kurš mani tā ir mīlējis.